un topošo ārstu un preventīvās veselības tādu entuziasti Laumu Akeri Kaļāni. Lūdzu, Lauma, slēdzies klāt, un Lauma šodien pirmo pusstundiņu stāstīs par veselības protokolu, un tad nākamo sadaļu vadīšu es tieši kā biznesa sadaļu. Lūdzu. Labvakar. Lūdzu, saliksim visus. Visu saliksim to līdām. Tā vai var redzēt prezentāciju? Jā, mēs tev gan redzam, gan dzirdam. Super. Tad labvakar, mani sauc Lauma, un šodien ar mani ielūkosimies un ar visiem jums kopā Zinzino veselības konceptā. Tātad klasika. Mode mainās, bet ir pamati, kas kļūst vēl stabilāki. Mēs visi vēlamies justies labi, saglabāt enerģiju, fizisko formu, kā arī būt veseli. Un būtiska nozīme ir uzturam un mūsu dzīvesveida ieradumiem. Tāds, teiksim, 21. gadsimta paradoks. Dzīve iet uz augšu, cilvēki izglītojās, izgudrojumi attīstās. Ziniet, runā jau, kad arī mašīnas drīz mums braukās virs galvām. Bet tajā pašā laikā ar veselību saistītās problēmas palielinās. Un šajās diagrammās mēs varam aplūkot ar zilo stabiņu ir 2002. gads. Ir apskatītas kardiovaskulārās saslimšanas, diabēta saslimšanas, aptaukošanās un vēža biežums. Zaļais stabiņš, tās ir prognozes, kas varētu būt 2030. gadā. Skaidrs ir viens, viņi precīzi neko nevar zināt, bet diezgan biedējoši ir tas, ka tā tendence bet tendence pieaug. Un ja mēs salīdzinām par tiem nepilniem 30 gadiem, tad prognoze ir uz pusi lielāka. Un šis teiciens, lai jūsu ēdiens ir jūsu zāles, un jūsu zāles ir jūsu ēdiens. Vienkārši princips, bet viņš mums atgādina, ka tas, ko mēs ēdam katru dienu, tieši ietekmē mūsu veselību, enerģiju un fizisko formu. Kādreiz mēs uzturā uzņēmām to, kas bija pieejams brīvi dabā. Ēdiens bija vienkāršāks, ēdiens bija uzturvērtībā bagātīgāks, un arī augsne, kurā ēdiens auga, bija daudz veselīgāk. Līdz ar to ar pārtiku varēja uzņemt nepieciešamās minerālvielas, nepieciešamos vitamīnus, arī šķiedrvielas. Diemžēl, laikam ejot, augsne, kurā nogatavojās mūsu pārtika, kļūst, teiksim tā, viņa kļūst mazāk vērtīga, augsne kļūst netik bagātīga, un līdz ar to arī mūsu pārtika, kas tajā nogatavojās, nespēja uzņemt nepieciešamos minerālvielas, jo vienkārši viņi tajā augsnē vairs nav. Un kas notiek šodienā? Šodienā cilvēkam ir tāda ikdiena, skrējiens, mums viss ir jāpaspēj. Un, diemžēl, reizēm arī iztrūkst laiks, lai pilnvērtīgi paēstu. Un kas nāk tālāk? Nāk tālāk pusfabrikāti, gatavie produkti, un tā pārtika, viņa vairs nav ne bagāta ar šķiedrvielām, ne ar vitamīniem, un arī pārtika veido augstskābju, teiksim, tādu disbalansu, jo tas, ko mēs uzņemam, kas var būt labs, kā tāds piemērs var būt veiksmīgs, neveiksmīgs, tu ieskrien statālā, ātri pēd, apēdīs kaut kādu maizīti. Nevaram mēs uzņemt vairs tajā maizītē ar to vienu knapo salātu lapiņu un kaudzi majonēzi tās nepieciešamās uzturvērtības. Un rezultātā, piekopjot šādu ikdienu, palielinās slodze organismam un pieaug uzturvielu disbalans risks. Un šeit var redzēt, kur ir tie procenti, var aplūkot, kā tad ir mazinājies uzturvērtību daudzums mūsu pārtikā, dārziņos. Piemēram, šis gan ir līdz 2000. gadam, bet tā tendence arī vēl joprojām, diemžēl, pieaug. Un šeit tas pats C vitamīns ar 20% viņš ir samazinājies. B vitamīns par 38%. Man liekas, tas ir ļoti liels cipars tādā nelielā gadu griezumā. Un šī ēdiens šķīvis, it kā liekas, jā, viņš izskatās, mēs viņu varētu tā kā nosaukt kā veselīgu ēdienu. Tur ir gan gaļa, kur ir olas, tāda dārzenīša kaut kāda, bet atkal
Šeit, diemžēl, ir mums jātur roku uz pulsa. Mēs skatāmies, tātad mēs uztrālietojam gaļu vai zīves. Ok, bet kur tad ir augustā pārtika? Ko tas pats dzīvnieks ir ēdis, kādos apstākļos viņš ir audzis? Tad tie paši zaļumi. Nu, forši, jā, tur spinātiņš izskatās, tur avokādo, tur labie tauki, nu, tā kā nav kur piesieties. Bet kāda ir tā augsne? Vai viņa ir bijusi mineralizēta, vai lauksaimnieks viņš rūpējās par to, ka viņš katru gadu to augsni pārstrādā, lai viņi būtu bagātīgi. Tā kā tas arī ir tāds vēl viens paradoks, it kā izskatās uz pirmo acu, jo viss kārtībā, bet kas tur ir iekšā, tas jau paliek tāds noslēpums neliels. Un laika gaitā, kāda ir tā attīstība? Diemžēl, ja agrāk ēdot vienkāršo pārtiku, ko mēs uzņēmām no mātes dabas, tur arī kādi bija minerāli, viss iekšā ir attiecība 1:1. Tad arī jau pieņem par normu attiecību 3:1, kas ir omega-6 un omega-3 tauskābju balans. Tad laika gaitām ejot, attiecība kļūst lielāka, jeb ir lielāka šo tauskābju disbalans. Un tad jau, kad ir sākusies, teiksim, tāda, ēra, kur ir ātrais šis skrejošais ikdienas grafiks, mums ātri kaut ko paķeram, mēs ieliksim tur mikrenē, izvilksim no saldētās. Ok, nenolieksim, tādas varbūt arī dienas, tas viss ir ok, bet cik tas ir ikdienā bieži, vai tas ir tā kā katru dienu, vai tas varētu būt tāds, nezinu, tur Ziemassvētku svētku variants. Un līdz ar to viss tas sistēmiskais, kas ir šī pārtika, parādījās arī eļļas vairāk uzturā, cilvēki lieto arī šī visa apstrāde un ultrapārstrādātās lietas, un mēs esam nonākuši jau diezgan stiprā disbalansā, ja mēs salīdzinām tādu, es pat teiktu, tas ir neliels gadu griezums, 1:1, 3:1 un 25:1, un mūsdienās, diemžēl, ir pat tādi rezultāti, kur bērnam ir 70:1. Tādam mazam, ja mēs domājam, jā, mēs tur esam pieauguši, jo mēs tur laika gaitā esam uzkrājuši. Bet bērnam, viņam jau tas dzīvības ir īsāk, tas arī, ko viņš ēd. Un rezultāti runā paši par sevi. Un kas tad ir šīs maģiskās taukskābes, omega-3 un omega-6? Tās abas ir esenciāls taukskābes. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu organisms viņas pašas nesintezē. Mums viņas ir jāuzņem ar pārtiku. Tātad tādā īsumā omega-3 tā ir smadzeņu darbība, atbalsts sirdsdarbība, asinsvadī, kā arī regulē visādus procesus iekaisuma organismā. Viņš tā kā nomierina. Ja ir kāds iekaisuma process, omega-3 būs kā tāds ugunsdzēsējs. Viņš atnāks, viņš viņu nodzēsīs. Omega-6 arī jāuzņem ir ar pārtiku, un omega-6 atbalsta ādas veselību, šūnas membrānas struktūru, hormonālo regulāciju, un arī ir nepieciešams imunitātes aktivizācijai un audu atjaunošanai. Respektīvi, omega-6 ir tā taukskābe, kas mūsu šūnai uztais to skeletiņu, un omega-3 būs tā, kas nodrošina, lai tā šūna būtu caurlaidīga un, attiecīgi, viss minerālu vielas un vitamīni tiktu iekšā. Kādas tad ir sekas, ko mēs iepriekš redzējām, kā ir audzis tas disbalans no 1:1 līdz 25:1 un vēl pat lielākos rezultātos? Es atkārtošu, ka omega-6 pati par sevi, viņa nav nekāda sliktā taukskābe un no viņas nav jābaidās. Bet ir jāskatās tieši šis omega-3 un omega-6 taukskābju balanss. Jo, ja ir disbalans, jeb omega-6 ir pārsvarā, tad arī attīstās šie hroniskie procesi, kas jau tālāk aiziet uz pasliktinātu sirdsdarbību, cieši locītavu muskuļu, ir smadzeņu darbība, tas viss ir tādā ritenītī kopā. Un kā tad izskatās tajā šūnās, un kas tad notiek? Tātad, šeit mēs redzam, kad ir paslitināta darbība, respektīvi, ir pārsvarā omega-6, šūnas membrāna kļūst cieta, un viņa vairs nav tik caurlaidīga. Visi labie minerāli, vitamīni, viņi tā kā sitās pret to šūniņu, un viņi netiek iekšā. Un arī viss atkritumvielas, kas veidojas, kurām būtu jāizvadās ārā no šūnas, viņas netiek ārā no tās. Un te ir ļoti svarīgi skatīties,
lai būtu tas balans, ir normāla darbība. Un ja šūna ir balansā, omega-6 un omega-3, tad viss lieliski darbojas. Visas uzturvielas minerāli tiek iekšā, un arī atkrituma vielas tiek izvadītas no šūnas ārā. Respektīvi, ja mums ir 1:1 omega-6 un omega-3 attiecība, tad šūniņā viena ir omega-3, viena ir omega-6. Kas notiek? Omega-6 taisa to pamatiņu, un omega-3 ir kā vārtiņi, kas laiž iekšā ārā. Ja mums ir vairāk omega-6, tad tie vārtiņi ir tik maziņi, ka tā darbība ir traucēta, un šūna nespēja darboties pilnvērtīgi un veikt savus uzdevumus. Un šīs būs, vēl viens paradoks. Man šodien tāds smiežs vārds paradoks. Ideālā attiecība ir 3:1. Tā, kas ir tāda vidējā veicot šos testus, ko es tālāk pieminēšu, attiecība ir 15:1. Bet kas tad ir tas paradoks? Tas ir tas, ka cilvēks var justies labi. Viņam liekas, kā man taču viss ir kārtībā. Viņš, jā, reizē man tā kā ir sāp galva, vai man ir nogurums, un diemžēl ir tā tendence, ka mēs šādas galvas sāpes vai tādu sliktu pašajūtu sākam uztvert par normu. Viņš saka, jā, man tur normāli, kad es tur saslimstu, vai man norma tur es, ziemā tur noliekos 3 reizes sezonā. Un tad tāpat domā, bet vai tā tiešām ir norma? Un šeit ir tas, ka viņš it kā jūtās labi, viņam viss ir kārtībā, un ka viņš uztaisa testu, tur parādās patiesā situācija. Un šis ir brīnišķīgs, tiešām brīnišķīgs instruments, un šeit nav jāmin. Varbūt viss kārtībā, cilvēks spēj nodrošināt ar pārtiku, uzņem nepieciešamās omega augstskābes, un viss ir kārtībā. Bet varbūt tā kā nē, un lai nav šis tās šaubas, jā vai nē, mēs paņemam, uztaisam testu, balans tests, sausā piliena tests. Ērti ļoti viņu var izdarīt, nosūtīt uz laboratoriju, ko es arī tālāk pieminēšu, un veikt analīzi. Vēl ir D-vitamīna tests un ir ilgtermiņa cukuru līmeņa tests, ko nosaka, īstenībā parāda tādu, teiksim, vispārējos ieradumus. Un zarnu mikrobioma tests. Un tests tiek analizēts pilnīgi anonīmā veidā. Vitas laboratorijā, tā ir neatkarīgi pārvaldīta, certificēta analīžu laboratorija, kas atrodas Oslo, Norvēģijā. Viņai GMP, jeb labas ražošanas prakses certifikācija. Un ko tas nozīmē? Šie certifikāti apliecina, ka laboratorija darbojas atbilstoši starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem, tādus prāts farmācijās, medicīnās un uzturbagātinātāju nozarēs. Tātad viss ir nav nekādu konkrētu vārdu uzvārdi, tu uztais testu, aizsūti. Un šī brīnišķīgie cilvēki, tā ir Zinzino komanda, kas piedalās produktu izstrādes procesos, tie ir pasaules līmeņa ārsti, zinātnieki, farmakologi, teiksim tā, tie ir top līmeņa speciālisti, kas saliek kopā savas galvas. Viņiem ir idejas, viņiem ir darbības, viņiem ir pamatojumi, un viss tiek pārbaudīts, pirms tiek palaists apritē. Un Zinzino ir bagātīgs, teiksim tā, testu analīžu rezultātu skaits. Vairāk kā 1 miljons testu ir veikti visā pasaulē. Un šeit jūs redzat procentuāli, šie procenti nozīmē tas, ka cik no veiktajiem testiem ir bijis disbalans. Mēs skatāmies neatkarīgi, vai atrodas tur, kur ir iespēja dabūt šīs veselīgās zivis, kas ir tīrās nozvejas. Mēs skatāmies, ka, rādītāji, teiksim tā, runā paši par sevi. Un šie testa rezultāti. Tātad, tu uztaisi testu, aizsūti uz neatkarīgo laboratoriju, pēc tam tev atnāk ziņa, ka tev ir tests veikts. Tu ieej attiecīgajā vietnē, ieved savu ID, kas ir anonīms, joprojām viņš ir anonīms, un ļoti brīnišķīgi viss tiek parādīts. Parāda visu kopu, kāds ir disbalans vai balans, un attiecīgi pēc tam jau sīkā paskatās visas augstskābes un apraksta, kāds ir rezultāts un kas ir jādara. Un lietojot Zinzino balansēļu, ko mēs tūlīt arī pieminēsim, un vispār protokolu kopumā 120 dienu laikā, tas ir, var nodrošināt organisma līdzsvaru.
Bet ir viens bet. Nevar būt tā, ka mēs tagad paņemam produktu, sākam lietot, ieliekam leduskapī, aizmirst šodien, iedzeršu, aizmirstu, atkal aizmirst nekas. Ir jābūt katru dienu, ir jālieto produkts. Un tad mēs arī skatīsimies, kad produkts ir jālieto, ir jāzina arī, kāda ir tā deva nepieciešamā. Tas nebūs tā, ka es uz dūlo paņemšu kaut ko, padzeršu, nepadzeršu, lai nonāktu tiešām šajā balansā. Cilvēkam ir jāiesaistās. Un reizēm tas ir tāds klupšanas akmens. Es varu teikt arī no pieredzes, man pašai arī es tā kā saprotu, ka tā omega ir nepieciešama. Man viņa stāv, es viņu sāku dzert, bet tad es aizmirstu. Labi, nekas. Bet tad es tev pieķēru pie domas, bet kā tu gribi kaut kādus rezultātus, ja tu tikai aizmirsti un, labi, nekas, rītdien paņemšu. Tas ir tāds konstants darbs, kas, jau teiksim tā, tagad ir iegājies, ka tas vairs neprasa nekādu atgādinājumu, bet tas ir tāds, tā kā iztīrīt zobus, tāds ir, jo iedzer šo eļļu vakarā. Un tātad šī mūsu eļļa, tā nav nekāda parastā zivju eļļa. Man pat patīk teikt, ka tas ir tāds next level. Kāpēc? Šeit ir jāskatās, kāda ir kvalitāte, kādas ir sastāvdaļas. Un te tāds jāiem zirdziņš, es gribētu teikt, tie ir tie pievienotie polifenoli, kas ir antioksidants. Un tā arī ir tā atslēga, kā omega nokļūst šūnā, un tas atbild par oksidācijas procesu. Un šeit ir svarīgi arī mazliet vairāk iedziļināties, kādi polifenoli tie ir, jo tas nav tā, ka mēs paņemam tur, pievienojam, tur ir jāskatās. Piemēram, tas ir no olīvām, ja? Tad ir jāstāsta, kādas ir plantācijas, kādas viņas ir augušas un kādā laikā viņas ir novāktas. Tas ir ļoti viss būtiski, un Zino šo arī ievēro, un viņi paņem vislabāko, ievērojot visus noteikumus, ieliek šajā pudelītē. Es tā vienkārši varu teikt, pievieno klāt zivju eļļai, un arī ir D vitamīns klāt, bet viņi nodrošina to, ka tā eļļa darbojās. Un tas ir atslēgas vārds, kad omega darbojās un nonāk šūnā. Šeit, piemēram, tādam ieskatam salīdzinājumam, krila eļļa, kas ir tās 5 stundas, tas ir oksidācijas process. Ja mēs iedzeram to krila eļļu, tā oksidācija ir 5 stundas. Respektīvi, kā mēs varam nodrošināt, ka organisms ir visu laiku tiek pabarots un kad visu laiku notiek tā darbība. Un, lai nodrošinātu, ka organisms uzņem omega pilnvērtīgi, tai iedarbībai būtu jābūt nostāju dienas garumā. Un šeit mēs varam redzēt, ka balanso eļļai tā oksidācija 35 stundas. Un tas arī ir tas, kāpēc ir jāievēro arī, kad mēs lietojam produktu katru dienu, un būtu vēlams arī viņu lietot vienā laikā. Un lietojot viņu katru dienu, vienā laikā mēs nodrošinām, ka mūsu organisms uzņem šajā 24 stundu ciklā šo balansēļu un omega tiek iekšā šūnās. Un ir jāpievērš uzmanību izvēloties uzturu bagātinātājiem tas, kas ir pievienots klāt, kas ir tas antioksidants. Šeit ir tie olīvu polifenoli, arī E-vitamīns, bet tie olīvu polifenoli ir tas specifiskais, kas tiešām aizved to omega līdz šūniņai, un viņš viņu ieved iekšā šūniņā. Un ir jāpievērš uzmanība DHS, EPS daudzumam, EPA-DHS. Tur arī mēs skatāmies, jo ir, saprotiet, tā doma ir tāda, ka, lai tas produkts darbotos, ir jābūt pietiekamā daudzumā šīm omega-3, lai no tā būtu, lai būtu jēga no tā. Un arī, kas ir šeit tas, es teiktu, tas ļoti liels plus, tā ir tā personalizētā pieeja. Respektīvi, mēs sākumā uztaisam testu, mēs saprotam, kāds ir tas mūsu starta punkts, mēs lietojam šo produktu 120 dienas, attiecīgi. Arī mēs pielāgojam devu, un mēs nodrošinam to, ka mūsu organisms uzņem nepieciešamo daudzumu. Šeit ir tādas alternatīvas, varētu teikt, jo ir cilvēki, kuri piekop vegānisko dzīvesveidu, arī viņiem ir piemērota eļļa. Ir cilvēki, kuriem organismam, piemēram, ir zemošanas trakta traucējumi. Tad šeit nāks tālākā balansēla aqua versija, kas ir ūdenī šķīstošā eļļa,
un eļas frakcijas ir emulģētas. Respektīvi, organismam nav vairs jācīnās ar tauku sašķelšanu. Ir arī kapsulas pieejamas. Un arī jāskatās, izvēloties kapsulas, kāds ir tas antioksidants, kas ir pievienots. Un šeit Essence Premium tas antioksidants ir kakao pupiņa, jeb šitas apvalciņš, kurā tā eļļa ir ielikta. Ir arī premium kvalitātes eļļa, tur ir attiecīgi lielāks, augstāks EPAs un DHA daudzums. Tas ir vairāk, ja cilvēks uz antioksidantiem grib tā kā antioksidantus pavērot savā ikdienā. Un noteikti ir jāpievērš uzmanība certifikācijai. Un šeit mēs varam redzēt šajā attēlā, kas apkopo starptautiski atzītas kvalitātes, drošības un ilgtspējības certifikāciju, un tas apliecina produktu uzticamību. Tie norāda stingru ražošanas kontroli tīrām izejvielām, un šeit pēc tās, teiksim, certifikāta buķets mēs varam teikt to, ka produkts ir radīts ar fokusu uz kvalitāti, caurspīdīgumu un dažādu patērētāju vajadzību respektēšanu. Un ieguvums veselībai ikvienā dzīves posmā. Šis attēls simbolizē tādu kā cilvēka dzīves ceļu no bērnības līdz sirmam vecumam un atgādina, ka uztura nozīme saglabājas visos dzīves posmos. Omega-3 augstskābs ir svarīgs. Gan tajā brīdī, kad vispār bērniņš ir mammas puncītī, kad viņš sāka savu attīstību, gan kad viņš piedzimst augot, īpaši tas ir svarīgi arī bērniem, jo mūsu visu smadzeņu darbību nervu sistēmu viņu nobriest. Un jebkurā vecumā ir tomēr svarīgi justies labi un būt, lai ir tas līdzsvars ar omega-3 un omega-6. Un iepriekš, kā bija tie, kas bija virs 90%, tas bija tas disbalans, kas bija tā kā vispasaulē, tad šeit ir šie 95%. Tie ir cilvēki, kas lieto šo zinzīno uzturbagātinātājs, un viņu arī balans uzlabojās pēc tām 120 dienām. Bet šeit atkal atkārtošu, kad ir jāievēro produktu lietošanas regularitāte un īstā deva. Un šis ir zinzīno veselības protokols. Tā ir tāda kompleksa pieeja labākam un ilgstošam rezultātam. Lietojot balansēļu, sakārtojās šūnas stāvoklis, šūnas ir vesels, viņas ir darbspējīgas. Zinobiotika, tas ir mikrobioma sakārtošanai, un ikstens nodrošina organismu ar nepieciešamiem vitamīniem un minerālu vielām. Tātad šī zinobiotika, tās ir prebiotikas. Kas ir prebiotikas? Prebiotikas ir barība labajām baktērijām. Lai tās varētu vairoties, viņas ir nepieciešams pabarot. Diezgan loģiski, vai ne? Bet kas ir tas, arī šīs šķiedrvielas padara īpašāks? Tas ir tas, ka viņas ir veidotas no 8 dažādām prebiotisku šķiedrvielu maisījumam. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mūsu zarnu trakts tā nav tāda, 50 cm gara trūka. Tas ir ļoti garš mūsu zarnu trakts, un katrā posmā dzīvo savas baktērijas. Un, lai viņas pabarotu, mums ir nepieciešams tieši arī šīs 8 dažādas, jo tām, kas atrodas tievajā zarnā, viņām vairs nederēs tas, ko tās zarnas, kas atrodas resnajā zarnā. Līdz ar to šis pluss ir tāds, ka tiek nodrošināts mikrobioms visā zarnu garumā. Tātad zinobiotika palīdz samazināt cukuru līmeņa paaugstināšanos asinīs pēc maltītēm un uzturēt arī labu holesterīnu līmeni. Tad tas ir zarnu veselībai, zarnu veselīgai darbībai. Kā rezultātā lietojot zinobiotiku, mēs nodrošinām, kad ir sabalansēts mikrobioms. Un nevelti, jo vairāk mūsdienās runā par to, kad zarnas un vispār gremošanas trakts tās ir mūsu otrās smadzenes. Jo vairs tas neaprobežojās ar to, ka to, ko es apēdu, man vēders ir pilns, viss ir kārtībā. Nē, ir tā zarnu smadzeņu as, kas ļoti būtiski ietekmē gan tavu pašjūtu, gan to, kāda tev ir galva, vai tāda dūla, vai tā galvasaps, arī ādas stāvokli ietekmē tas, kas notiek tavā zarnu mikrobiomā. Ja tas ir tāds ļoti svarīgi ir sakārtot mikrobiomu, lai justos kopumā labi. Tālāk ir ikstens.
Diemžēl, kā es jau iepriekš minēju, mūsdienās ar pārtiku vairs nevar uzņemt visu nepieciešamos minerālu vielas un vitamīnus. Un tad mēs ņemam tā kā šo te, kas ir unikāls beta-glikānu maisījums. Viņš ir kā atbalsts, lai palīdzētu uzturēt enerģijas līmeni, atbalsts imūnsistēmas darbībai, kā arī palīdz uzturēt normālu kaulu un muskuļu darbību. Un ir tāds vēl viens aspekts, ja tas bija tāds, teiksim tā, bāzes protokols. Mēs sakārtojam šūnu, mēs sakārtojam mūsu mikrobiomu, un mēs uzņemam nepieciešamos minerālu vielas un vitamīnus. Tad šeit mēs vēl varam pielikt klāt vivu, kas ir, mēs tā runājam, ka tas ir tāds spārnu nervu sistēmai, bet mazliet nopietnāk, tad viņa veicina un sakārto to balansu starp parasimpātisko un simpātisko nervu sistēmu, veicina normālu kognitīvo darbu un mazina nogurumu un nespēku. Jo kas ir šeit tas tāds, savu veidu burvis, tas ir safrāns. Un safrāns ir tas, kurš arī regulē to nervu sistēmas darbību. Attiecīgi, ja ir nepieciešams, tagad, teiksim, miers lielāks, tad viņš iedarbojās tieši uz to, lai nomierinātu organismu, lai būtu dziļāks miegs, un attiecīgi, ja ir vajadzīgs tāds fokus, tad lietojot viņu dienas pirmajā pusē, ir skaidrāka galva. Un šeit mēs redzam tādu kopskatu, kas ir šie sauso asinspilienu testi, dažādu veidu, kā kurai gaumē izvēlēties omegu, ir arī imunitātes atjaunošanas uzturbagātinātāji un zarnu veselībai. Tāds mans, teiksim tā, sezonas mīļākais produkts ir protets. Tas ir 1,3,1,6 beta-glikānu uzturbagātinātājs, un tas galvenais darbības mērķis ir atbalsts mūsu imūnsistēmai. Īpaši svarīgi šajā periodā, kad apkārt ir visādi saslimšanas, mēs varam profilaktiski nodrošināt mūsu organismu ar nepieciešamo zinašainu. Tas arī tāds maģiskais, jo D vitamīns, diemžēl, mums ir nepieciešams visiem, jo dzīvojam mēs tādā vietā, kādā mēs dzīvojam. Un šīs zinašana nodrošina to, ka uzņem nepieciešamo D vitamīnu devu, kas ir 2000 tās darbības vienības, un ir klāt magnīs. Šeit ir vairākas magnija formas, kas arī ir ļoti forši, jo katram cilvēkam tā biopieejamākā forma atšķirsies, kas viņam labāk uzsūcās. Un kas ir būtiski, ja ir magnija deficīts, tad D vitamīns nespēja iekļūt šūnā. Respektīvi, šeit ir 2 zaķi ar 1 šāvienu. Gan D vitamīns, gan magnijs, un mēs esam pārliecināti, ka produkts strādā, un tas ir spēcīgai imunitātei, muskuļu, kaulu un zobu veselībai. Šis arī tāds, ko es pēdējā laikā aizdomājos par produktu, jo tāds piemērs ir arī tas pats mūsu steidzīgais ikdienas ritms, un kas ir šis bonus, vai mēs iebraucam ātri paķer kādu maizīti, vai mēs, piemēram, šo līnšeiku, kas ir bagātīgs ar minerālu vielām, ar arī šķiedrvielas klāt, ir labie tauki, ir kolagēns un nav pievienots cukurs. Tā ir tā brīnišķīga alternatīva. Arī maziem bērniem viņi var iedot, viņiem sagribās kaut kādas pieniņas vai ko, tad paņemam, pieliekam klāt ogas, un mums ir superīgi tāda ēdienreiz. Ja nesanāk ieturēt kārtīgi maltī, tad labāk izvēlamies kaut ko tādu, kas ir bagātīgs ar minerālvielām un bez cukura. Kolagēns. Šis arī ir tāds, es gribētu teikt, superprodukts, un kāpēc viņš ir tāds īpašāks, jo tā forma ir kolagēnam ir hidrolizētā forma. Tas nozīmē, ka viņš ir sadalīts jau peptīdos, un tas nodrošina labāku uzsūkšanos zarnu traktā. Un izvēloties kolagēnu ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību pievienotiem kofaktoriem, jeb šo kolagēnu draudziņiem. Ir jābūt C vitamīnam, varam, cinkam, magnijam, un tikai tad kolagēns strādās. Šeit ir arī hialuronskābe, prebiotiks, postbiotiks, un kurs ir 10 dienas. Un kāpēc viņš ir izveidots tā? Šīs 10 dienas mēs dzeram kolagēnu, un viņš iedod tādu būstiņu, jeb šo aktīvās vielas nodrošina labvēlīgu vidi, lai organismā, kas mums ražojas kolagēns, labāk sintezētu to dabīgi veidoto kolagēnu. Jo, kā mēs zinām, sākot ar 25 gadiem, šis process, diemžēl, kļūst švakāks. Un man tāds arī, kas man tuvs, jo es pat nesen biju šajā stāvoklī,
ir tas, ka māmiņām ir, nezinu, vairāk par to runāju, kad ir māmiņām jāuzņem šī omega, jo caur māmu viss nonāk bērnam, un tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski. Lieliski arī ir, var uztaisīt testu, pasīties, kāds ir starta punkts, lietot eļļu, atkal uztaisīt testu, skatīties, kurā virzienā mēs ejam, un nodrošināt to, ka bērniņš jau uzņem visu nepieciešamo attīstībai. Un paturpinot par bērniem, mūsu nākotne, mūsu zelta bērni un arī ir balansēļa augošiem organismiem vajag omegu, ir jābūt veselām šūnām, lai organisms spētu labi darboties. Un šie multifēvitamīni, tas ir kaut kas brīnišķīgs, jo tur nav pievienots cukurs, kas ir ļoti, ļoti būtiski, jo, diemžēl, mēs viņu uzņemam, jebkur, kur mēs pagriežamies, mums ir priekšā cukurs, vitamīni, minerālvielas, arī 1 un 3, 1, 6 beta-glikāni, kas ir imunitātes atbalsts, un vēl ļoti būtiski klāt ir pievienots holīns, un tas ir atbalsts kognitīvajām funkcijām, smadzeņu attīstībai, nervu sistēmai. Un vēlreiz atkārtošu, bez cukura. Tajā tas bija tāds manu produktu, es teikšu tā, manu mīļāko, iemīļotāko produktu apskats. Paldies liels par uzmanību! Paldies Laumai! Un tālāk mēs pārējām pie manas sadaļas. Paldies! Un tūlīt tas atvērsim. Lūdzu, pasakiet, vai visu var labi redzēt? Vai man var dzirdēt, redzēt? Jā. Jā, paldies! Nu ko, pārējām tālāk pie biznesa iespējām Zinzino un arī nedaudz iepazīstināšu ar sevi. Es esmu Ieva Sproģe, es esmu kosmētiķe, ārstniecības persona, certificēta pirtniece un arī jau 3 gadus Zinzino partnere. Un tādam pavisam nelielam ieskicējumam, kāda es šeit nokļuvu, es nokļuvu šeit īstenībā pavisam nejauši. Neko baigi daudz es nebiju dzirdējusi līdz šim par produktu, bet kaut kā manā laukā arvien vairāk nonāca cilvēki, kuri lieto Zinzino produktus. Un es sapratu to, ka es gribu pamēģināt, es gribu arī pati lietot tos produktus. Tad man vēl bija apkārt cilvēki, kur arī teica, jā, ka viņi arī labprāt gribētu pamēģināt. Un es savā galvā biju izdomājis, ok, tad jau man ir jākļūst par biznesa partneri. Es nebiju uz šādu te biznesa zūmu kā jūs šodien, bet jā, jebkurā gadījumā es esmu ļoti priecīga par savu lēmumu, kas jau ir aizgājis tādā tiešām tādā jau biznesa virzienā, un jau 3. gadu, kā jau es minēju, esmu šeit un aktīvi darbojos. Tā. Un kāpēc viņš man neļauj iet? Okay. Kam domāts Zinzino bizness? Noteikti pirmais ir, ja vēlies papildus ienākumus. Noteikti cilvēkam, jebkuram, kuram šobrīd ir pamatdarbs, iespējams, kāds no jums arī vēlās kaut kādus papildus ienākumus, un varbūt iespējams nepietiek ar to, ko līdz šim jūs nopelnat. Tad Zinzino tiešām ir kā tāds labs variants papildus ienākumiem. Tad vēl, ja meklē plānu B, iespējams, un es zinu, ka ļoti daudziem neapmierina esošais darbs, iespējams, katru dienu iet uz darbu, un tas rada galvas sāpes, tad noteikti šis arī ir kā variants, kā plāns B, jo bieži vien arī komandā ienākot cilvēki, sākumā viņi šo biznesu uztver iespējams kā plānu B, bet ļoti daudziem šis plāns B bieži vien arī pārkļūst par plānu A. Tad noteikti, ko es arī ļoti gribu akcentēt un novērtēju, tā ir biznesa starptautiskums, jo ne visos biznesos ir iespēja uzreiz arī būvēt šo biznesu globāli, tad Zinzino ir sakārtota gan loģistika, gan mums jau ir noliktavas, mums ir viss, mums atliek tikai darboties. Mums ir vajadzīgs internets, mums ir vajadzīgs dators vai telefons, un mēs varam darboties. Mums nav jālauz galva par loģistikām, par valstīm, kā nokļūst tā prece un tā tālāk. Mums var būt vairāk kā 100 pasaules valstīs partneri, klienti un tā tālāk. Viss mūsu vietā jau ir atrisināts. Mums atliek tikai paņemt šīs iespējas un darboties. Tad, protams, ja tev patīk produkts un vēlies ar to dalīties, jo es redzu, ka tas nav mazsvarīgi, ir jāpatīk produktam, ir jāgrib arī produktu lietot, jo, kā es uzskatu, ir grūti par kaut ko stāstīt un dalīties, ja tu pats neesi lietojis un pats neesi izmēģinājis un tā tālāk. To ļoti bieži cilvēki nolasa, un tāpēc ir svarīgi, ka tu arī
pats gribi lietot produktu. Nu, lūk, un kā jau es arī minēju, bieži vien šis biznes kļūst no plāna B kā pamatbizness. Kā darbojas Zinzino biznesa modelis? Zinzino ir skandināvu uzņēmums, augsti kvalitātes, caurspīdīguma un ilgspējības standarti. Ko es ļoti gribētu akcentēt, kad īpašnieki ir lielākie akcionāri un aktīvi iesaistās procesos. Jo tas, manuprāt, nav mazsvarīgi, kad īpašnieki mums visiem ir zināmi. Viņi piedalās gan konferencēs, gan arī iknedēļas zūmos, sazvanos. Viņi arī tāpat kā mēs, biznesa partneri, būvē komandas, attīstās un tā tālāk, ka tie nav kaut kādi mistiskie cilvēki, kā man patīk teikt, Havaju salās, par kuriem mēs neko nezinām. Tie ir zināmi cilvēki, kurus mēs jebkurā brīdī varam aizsniegt. Nu, lūk, tad ir 100+ pasaules valstis, kurās ir iespējama gan piegāde, gan arī darboties kā biznesa partnerim. Un šis plašais loģistikas tīkls, ko jau es arī minēju. Zinzino ir arī Nasdaq biržā. Un ko tad nozīmē Nasdaq birža? Nasdaq biržā tā vienkārši iekļūt nevar. Tas nozīmē to, ka uzņēmumu finanšu dati pirmkārt ir publiski un pārskatāmi. Tie atbilst augstiem standartiem un ir pārskatāmi. Un jebkurā gadījumā arī akcijas, tas nav tā vienkārši, kad mēs varam iegādāties vai nu Svetbankā vai Sebbankā. Arī es pati esmu Zinzino akciju turētāja. Un pilnīgi katram no mums ir iespēja sekot līdzi Zinzino izaugsmē, finanšu datiem, viss ir pārskatāms, peļņa. Paldies Dievam, ir peļņa, nav jāmin tādi zaudējumi, bet jebkurā gadījumā ir tiešām peļņa un tiešām ievērojama peļņa. Arī pēdējā konferencē, ko mums dalījās, ka Latvijā šie rādītāji bija plus 56% salīdzinājumā pagājušo gadu, un tas, man liekas, ir milzīgs uzrāviens uz augšu. Līdz ar to, visi šie dati ir pārskatāmi un mums visiem pieejami, kurus mēs varam aplūkot. Nu, lūk, protams, šāda pārskatāmība, tā, protams, iedod vēl lielāku uzticību un drošības sajūtu. Un kāpēc tad Zinzino? Protams, ka produktu kvalitāte un tā nepieciešamība, ko arī Lauma dalījās, mēs redzam tiešām, ka mūsu uzturs, iespējams, ikdienas paradumi vairs nav tādi, kā tie bija agrāk, un, protams, ka šī produktu kvalitāte un nepieciešamība ir arvien novērojamāka. Nu, lūk, un tad, ka produktiem ir atkārtots patēriņš. Produkti tiek lietoti regulāri, jo, ja mēs redzam, ka mums uzturā iztrūkst, tad mēs, protams, ņemam šādi papildus uzņemam. Tas, kad ir caurspīdīgs atalgojuma un kompensācijas plāns. Uzņēmuma stabilitāte, ilgadēja darbība, jau Zinzino nosvinēja 20 gadus, stabils apgrozījums, laba reputācija, ko es vēl vēlos izcelt, veselīga kultūra un atbalsts. Jo, kas arī nav mazsvarīgi, protams, ir ļoti daudz dažādu tīkla mārketinga, ļoti daudz dažādiem produktiem un tā tālāk, bet katram no mums noteikti ir jāizvērtē, kāda ir iekšējā kultūra, kāda ir cilvēki un tā tālāk. Līdz ar to tas arī ir, vai ir fokus uz izaugsmu, apmācībām un ilgtermiņa sadarbību. Piramīda. Noteikti daudz arī no jums ir iespējams saskārušies ar to vārdu. Un ko man gribētos teikt, kad ja mēs paskatāmies pa kreisi, kur ir akcionāri, izpilddirektors, augstākais menedžments, vidējais menedžments un tā tālāk, tad visticamāk, ja mēs ieejam uzņēmumā un mēs pieņemsim, esam parasts darbinieks, visticamāk, mēs nevaram pēkšņi kļūt par izpilddirektoru, jo iespējams, pirmkārt, tur ir varbūt tikai viena pozīcija. Un skaidrs ir viens, ka mēs esam darbinieks, varbūt mēs varam pakāpties tur vienu solīti uz augšu. Un kāpēc tad šo mēs neredzam kā piramīdu, bet šo mēs redzam kā trīsstūri, bet paskatoties pa labi, vai tiklīdz mēs minam tīkla mārketingu, kāpēc mums uzreiz prātā ir vārds piramīda. Un skaidrs, kad ienākot jebkurā biznesā, mēs visticamāk esam apakšējā pozīcijā, arī ienākot tīkla mārketingā, arī es ienākot pirms 3 gadiem, es biju iespējams tā kā pašā apakšiņā, bet tāpat laikā es redzu, ka pa šiem 3 gadiem es esmu augusi, es esmu attīstījusies, es veidoju un vēl joprojām attīstu savu komandu, kad es redzu, man tas netraucē
Man nav jābūt obligāti šeit 10 vai 20 gadus, lai es kaut ko sasniegtu. Līdz ar to tas ir pilnīgi atkarīgs no katra no mums, cik mēs daudz esam gatavi šeit darīt un ieguldīties. Šeit mums tiešām ir iespējas, jo te mums nav ierobežojumi. Pieņemsim, 5 cilvēki var kļūt kaut kādā pozīcijā, pieņemsim, diamonds, 5 direktori. Nē, te nav nekādi ierobežojumi. Galvenais ierobežojums ir tas, cik mēs esam gatavi darīt. Lūk. Un ar ko tad atšķirās, piemēram, dažādas tirdzniecības vietas, kur arī ir iespējams iegādāties uzturu bagātinātājs? Pārsvarā, ja tas ir, piemēram, tur veikals, aptieka un tā tālāk, šajās tirdzniecības vietās mēs ieejam, mēs iegādājamies produktu, un visticamāk neviens ne mums prasa notestēties, ne mums iespējams liek par šo aizdomāties notestēt mūsu produktu, ko mēs lietojam, un tā mēs varbūt iespējams nopērkam arī šo te vienu pudelīti, pieņemsim, jebkādas tur omegas, un aizējām laimīgi mājās, un no vienas pudelītes visticamāk mēs rezultātu neredzam. Ko tad dara Zinzino? Ar ko tad Zinzino ir tāda unikāla pieeja? Tā ir personalizēta pieeja, kur mēs izmantojam testus. Mēs izmantojam testus, un mēs pat arī aicinam cilvēkus uztaisīt šos testus, lai redzētu šo rezultātu A, pirms mēs sākam lietot, un pēc tam redzam rezultātu B, kas ir pēc 4 mēnešu lietošanas. Jo būsim godīgi, uzņēmumam ir jābūt super pārliecinātam par saviem produktiem un tiešām jāredz, ka produkts strādā, lai viņi tik ļoti gribētu testēt, anonīmi testēt cilvēkus. Tur ir jābūt ļoti lielai pārliecībai, ka produkts strādā, un Zinzino gadījumā tas tā ir. Un arī katram, kurš iegādājas, viņam ir konsultants, pie kura viņš var griezties, uzdot jautājumus, un tāpēc arī ir tik ļoti labas šīs atgriezniskās saites, jo cilvēki ilgstoši lieto produktus, viņi redz rezultātus, un, protams, ja tu redzi rezultātu, tu jau atkārtoti vēlies lietot produktu, un tu vēlies arī iespējams vēl produktus pamēģināt un skatīties, kā tie strādā. Tāpēc Zinzino ir vairāk uz šādu te personalizētu pieeju. Vai ir obligāti jābūt sociālos tīklos? Par cik mans darbības lauciņš ir sociālie tīkli, tad, protams, es diezgan bieži arī saņemu šo jautājumu. Un man gribētos teikt tā, ka aptuveni 70 līdz 80% partneri veiksmīgi arī darbojas bez sociālajiem tīkliem. Kad es pievienojos pirms 3 gadiem, es vienu storiju no savas mentors biju dzirdējusi, kur viņa padalījās par Zinzino, bet tā es īstenībā vispār nebiju dzirdējusi. Tad tagad, protams, iespējams mēs arvien vairāk par to dzirdam, par ko man ir ļoti liels prieks. Man gribētos teikt tā, sociālajie tīkli ir tiešām jaudīgs papildus instruments, un ja tev ir kaut vai 100 vai 200 sekotāji, es noteikti iesaku to izmantot. Ja galīgi nē un tiešām negribās, tad tas nav šķērslis. Arī ļoti daudz partneri darbojās arī šeit bez sociālajiem tīkliem un tiešām arī sasniedz ļoti labus rezultātus. Kāda tad ir biznesa modeļa priekšrocība? Neierobežotas ienākumu iespējas, kā mēs redzējām, mēs tiešām viss ir atkarīgs no mūsu darba un arī komandas darba, cik mēs šeit varam sasniegt un pelnīt. Tad ir arī neatkarība. Tevi nevar atlaist. Pats nosaki savu darba laiku, darbs no jebkuras vietas pasaulē, globāla biznesa veidošana, ienākumi no klientiem un no partneriem. To mēs arī tālāk pārunāsim. Ir 2 ieņēmumu centri, kā mēs saņemam šīs atlīdzības, un nav nepieciešama speciāla izglītība. Kāds tad ir tas sākuma ieguldījums, lai pievienotos Zinzino kā partnerim? Es izcelšu tādus 2 variantus, kas ir mazā paka, kas ir mazais šis starta komplekss, tas ir tāds ekonomisks sākums, lai iepazītu produktu un biznesa modeli. Tas ir viens variants, un tad otrs variants ir šī te lielā partnera paka. Es jau teiktu tā, ka tas jau ir kā tāds riktīgi jaudīgs biznesa instruments, kur ir iekļauti testi, iekļauti produkti, tur ir dažāda veida pakas, kuras var izvēlēties. Reālā produktu vērtība pārsniedz vairāk kā 2000 eiro, un kas ir tas unikālais? Kad 12 mēnešu griezumā, izpildot, es teiktu, tiešām super minimālas prasības, cilvēks, partners, kurš pievienojās, viņš var saņemt šo naudiņu atpakaļ. Un man tiešām ir ļoti daudz partneres, kuras šo naudiņu ir jau saņēmušas atpakaļ. Un tās prasības es gribētu teikt, ka sākumā, ja partnerim liekas, kur lai dabūtu pirmos 4 klientus, tad pēc tam cilvēks, kurš tiešām darbojās, viņš pārpilda, un viņam pašam pat liekas savā ziņā varbūt smieklīgi, ka viņš sākumā tik ļoti uztraucās, kur lai dabūtu šos te pirmos 4 klientus. Lūk.
Un kas tad ir katru mēnesi? Katru mēnesi mēs kā partneri saņemam arī šādu bonusu, kādu no eļļām, ko mēs paši izvēlamies, balansēļu, un reizi 4 mēnešos mēs saņemam arī balansa testu. Tad, protams, mums ir dažādas aplikācijas, back-office, kur ir dažādi faili, materiāli, kompensācijas plāni un tā tālāk. Tā kā visa informācija ir īstenībā ļoti daudz arī pieejama. Un runājot tieši par informāciju un atbalstu, ienākot partnerībā, varbūt uzreiz rodās jautājums, kā es saņemšu informāciju, kā es saņemšu atbalstu, kā es visu uzzināšu un tā tālāk. Tad es gribētu teikt tā, ka šeit informācija ir ļoti, ļoti daudz, spēj tikai paņemt, spēj tikai tiešām kā sūklītis uzņemt, un tiešām tad tev būs rezultāti, jo mums ir 2 reizes nedēļā ir šādi te zūmi. Arī šobrīd, ko jūs klausāties, tas ir viens no zūmiem, kas ir otrdienā, tad ir arī ceturtdienā. Un katru nedēļu jūs varat pieslēgties un klausīties. Un es gribētu teikt, tie, kuri ir apņēmīgi un tiešām klausās, viņi tiešām ļoti labi zina gan par protokolu, gan par produktiem, gan arī jau par biznesu. Līdz ar to informācija ir tiešām ļoti daudz. Tad, protams, ir dažādas individuālās tikšanās, kur tu vari tikties ar mentoru, ar cilvēkiem savā komandā un tā tālāk. Tur arī var uzzināt ļoti daudz visu, ko par sistēmu, produktiem. Un tad, protams, ir arī konferences un dažādi pasākumi, kurus mēs visi kā partneri arī varam apmeklēt, un dažādi arī mūsu iekšējo komandu pasākumi. Kā mēs pelnam? Viss, protams, ir atkarīgs no tevis, no tā, cik tu daudz ieguldi laiku un enerģiju. No klientiem man gribētos teikt, tie ir tādi 10 līdz 30% ienākumi, kur varētu tādā labā fokusā uz klientiem sasniegt 2 līdz 3 tūkstoši mēnesī. Otrais, no kā mēs pelnam, ir komandas apgrozījums. Tā ir iespēja nopelnīt neierobežotu apjomu, bet tas arī ir atkarīgs, cik ir liela komanda. Mums ir arī tāds ļoti foršs pārskatāms materiāls arī latviešu valodā, kas saucās kompensācijas plāns. Un tur ir arī dažādas šīs sadaļas, un pirmā no tām, ka mēs iegūstam šos procentus no mūsu klientiem, un tad, protams, arī no komandas veidošanās, kas ir arī, protams, laika gaitā. Klientu karjeras plāns ir sekojošs. Sākumā no 0 līdz 24 klientiem, bet tie ir arī produkti, ne tikai kā fiziski klienti, tie ir līdz 24 produktiem. Mēs saņemam 10% tajā konkrētajā mēnesī. Tad, protams, ielicot ātīmā, tas ir virs 25 klientiem, jeb produktiem. Tas ir, mēs saņemam 20% cashbacku. Tad ir protīms, kas ir 25%, un arī nedegošais tāds 200 eiro mēneša bonus. Tad ir top teams, tie 30%, un tā uz augšu mēs kāpjam pa klientu karjeras kāpnēm. Kas ir tas sākumā? Sākumā noteikti tavs darbs ar klientu ir tāds, kur mēs tā kā lielākā daļa vairāk fokusējamies, lai mēs dabūtu pirmos klientus, pirmos pasūtījumus un tā tālāk. Un pakāpeniski, protams, mēs kļūstam arī drošāki un drosmīgāki veidot arī šo te komandu. Komandu, jeb cilvēkus, kas nāk mūsu komandā. Un komanda neskaitās tikai tas cilvēks, ko es pati esmu pievienojusi, bet arī, pieņemsim, man komandā ienāk, pieņemsim, Pēteris, un Pēterim ienāk komandā arī cilvēks. Tas arī automātiski skaitās arī mans komandas cilvēks. Tas nenozīmē tikai cilvēki tos, ko es esmu fiziski piesaistījusi, bet arī mani komandas cilvēki. Un šādā te veidā veidojās arī šī komanda. Protams, sākumā varbūt tās komandas ienākumus mēs redzam tā pakāpeniski lēnāk, un liekas, ka tā izaugsme varbūt tās nav tik uzreiz strauja, bet pēc tam laika gaitā tieši komanda ir tā, no kuras mēs redzam tieši šo te lielāko ienākumu. Bet tas neatsver to, ka mums komandā katrs cilvēks notur arī klientu līmeni, darbojās ar klientiem, un tas viss iet roku rokā. Gan klienti, gan arī komanda. Un kas tad ir forši jaunajiem partneriem? Tas ir tāds 120 dienu fāzes starta periods, kur izpildot šādus te skaistus 4 riņķīšus, mēs varam saņemt līdz pat 2000 eiro. Jo to ātrāk izpildi, jo to ātrāk saņem. Pirmajā mēnesī izpildi visus šos 4 rimbulīšus, tu saņem apmēram, tur sanāk 2000 eiro. Man liekas ļoti neslikti jaunajiem partnerim.
tituli. Kas tad ir svarīgākais? Svarīgākais, protams, ka mēs veidojam komandu, strādājam arī komandu, palīdzam saviem partneriem augt un attīstīties, jo neviens tituls. Nu, labi, pirmie 3 tituli, kuri ir bronza, silver, gold, jā, tur mēs arī varam bez tādas komandas, bet kur jau sākās executive, platinum, diamond, director, crown un tā tālāk, tas viss ir komandas arī darbs, jo neviens mēs šeit biznesā, kurš jau ir augstākos titulos, nevarētu būt veiksmīgs, ja mums arī komandā nebūtu veiksmīgi cilvēki. Man liekas, tas ir ļoti godīgi un iet roku rokā. Nu, lūk, un kas tad ir, pieņemsim, tas pats executive tituls? Executive tituls ir tad, ja tev komandā ir 4 silveri, un tad tu apmēram saņem plus mīnus 900 eiro. Es gribētu teikt, ka tas ir tāds minimālais, jo viss ir arī atkarīgs, kāds ir tavs klientu līmenis. Kādam viņš ir augstāks, kādam viņš ir zemāks. Tad, protams, ir arī šis tāds iekārojamākais, viens no iekārojamākajiem tituliem, kas ir Diamond, kas ir no 4000. No 4000 es gribētu teikt, ka parasti tie ir kaut kādi ap 5000, bet, protams, atkal jau atkarīgs, kādā arī tu pats personīgi kā partners esi klienta līmenī. Nu, lūk, un tas ir tad, ja tev komandā ir 4 cilvēki, kuri ir sasnieguši executive titulu. Crown, tas ir, ja tev komandā ir 4 diamond, tad tu esi šajā crown titulā, kas ir arī 12,000 un uz augšu mēnesī. Un, protams, kad visu nosaka laika izvēle. Un par šo slaidu man gribētos teikt tā, ka Zinzino ir tirgū 20 gadus, un līdz 2025. gadam mums bija 500 000 klientu. 500 000 līdz 2025. Tad tikai pa vienu gadu, kas ir 2025. gadu, kas bija pagājušais gads, Zinzino ir sasniedzis 500 000 klientu. Tūlītās ir jābūt, kā saka, aplausiem un preses relīzē par to, ka Zinzino šobrīd ir 1 miljons klientu. Tātad pa 19 gadiem 500 000 un tikai pa vienu gadu arī 500 000. Tas starp, nu tā, kā saka, ja saliek kopā, tas ir īstenībā nenormāls izrāviens, un kāpēc? Varbūt liekas, kāpēc tā, kāpēc pa gadu šāds te 500 000 un tur pa 19 no sērijas gadiem. Tad te ir jāsaprot tas, ka, protams, jebkurš uzņēmums starta pozīcijā ir viens tests, tad ir viens produkts, tad ir otrs, un tas viss īstenībā solīti pa solītim. Tad ir pirmie tirgi, kuri tiek atvērti, tad ir vēl tirgi, kas tiek atvērti. Tas viss tā nenotiek tā kā vienā dienā. Un, protams, ka šobrīd par tiem 19, bet nu jau 20 gadiem Zinzino ir tik ļoti nostabilizējies gan produktu ziņā, gan testu ziņā, gan arī dažādu tirgu atvēršanas ziņā, kad šobrīd ir tā, nu, kā gribētos teikt, ka tāds riktīgs starta uzrāviens, un tiešām uzņēmums arī prognozē ļoti strauju izaugsmu, ko arī mēs varam redzēt šajā te diagramā, un tā nav nejaušība, tas ir tikai likumsakarīgi, ka līdz šim, ja ir bijuši tiešām tādi ieguldījumi gan tirgos, gan visu, lai atvērtu, lai sakārtotu loģistiku, produkti, testi un tā tālāk, tad tagad viss ir gatavs. Atliek vienkārši paņemt šo iespēju rokās un tikai uz augšu. Un ko tad man gribētos tādā noslēgumā pateikt? Cilvēki bieži vien atsakās veltīt 5 gadus, lai būvētu biznesu sev, bet ir gatavi atdot 40 gadus, lai būvētu biznesu citiem. Iespējams, tas nav par tevi, bet ja tev kaut cik tas rezonē un tu apsver iespēju pievienoties Zinzino, varbūt ir īstais laiks. Un es zinu, kad ir ļoti daudz domas galvā, bet skaidrs ir viens, ka tās lielākās domas, kas mums satur, tās visas ir brīžiem tikai un vienīgi mūsu galvā. Tāpēc man gribās, lai tu uzdod sev to jautājumu, kāpēc ne tagad pievienoties Zinzino. Paldies!